Rudens un augstais laiks strauji visu pārņem. Bet ir sauja cilvēku, kas nevis ieraujās iekšā, bet kurus varētu saukt par jūras mīlētājiem, kur īstenībā tieši berzē rokas, jo rudenim nākot arī jūrā parādās lielāki viļņi un viss paliek daudz bagātīgāks un baudāks. Un te mūsu mīļā bolderājas pludmale atkal mūs bagātīgi aplaimo ar 4 dienu sērfošanu pēc kārtas, kas pēc slodzes ir līdzvērtīgs kaut kas veselam ceļojumam. Kad Rīgā pa logu skatoties ārā, tu redzi tikai lietu augstumu un mākoņus, īstenībā aizbraucot līdz pludmalei, tu var šādi forši starp tiem mākoņiem noķert saules stariņu, papriecāties par vilnīšiem un vienkārši forši pavadīt fiziski laiku un baudīt, protams, arī skaisto rudens dabu. Piektdiena un sestdiena bija tāds mierīgāks dienas, ko varēja labi pasārfot un labi piešauties. Un, protams, pēc tam bijām pilni entuziasmu un uzsērfojām arī tajās niknajās dienās, par ko nākamajā video.